Ar mūsu paralimpiskā keirlinga komandu pirmo reizi tikāmies pavasarī. Toreiz tās bija viņu pašas pirmās sacensības, kurās pretinieku lomā nebija cilvēku ratiņkrēslos. Taču jau tad dalībnieki stāstīja, ka gaidāmi ratiņkeirlinga turnīri ārzemēs. Mēneša sākumā mūsējie piedalījās pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensībās Somijā. Mēs, diemžēl, nevienu spēli neviņējām. Pacīnījāmies sīvāk ar Somiju un Dānijas komandu, kur mēs Dāņiem zaudējām tikai ekstra endā. Un vispār pēc pirmiem 4 endiem mēs bijām vadībā 3 komandām – Slovākiem, Dāņiem, Somiem. Bet tas pieredzes trūkums un tas bija izšķirošais. Citas komandas ir startējušas jau olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos un ar to nodarbojās krietni ilgu laiku. Tas ir kā kur komanda no 9 gadiem līdz 3 gadiem. Mums ir tā, ka mums ir bijuši nepilni 30 treniņi. Piemēram, Krievijas komandai pa to laiku vien, kamēr viņi atradās Somijā, bija tik daudz treniņu, cik mūsu sportistiem bijis kopš komandas izveidošanas brīža. Latvijā tā, diemžēl, ir finansējuma problēma, jo ledus īri maksā naudu, bet atbalsts no Keirlinga asociācijas un Paralimpiskās komitejas budžeta ir tik liels, cik tas ir. Ilmās gan stāsta, ka pirms šīm sacensībām viņi arī paši maksājuši par individuālajiem treniņiem, tomēr arī mūsu sportistu iespējas šādā ziņā ir ierobežotas. Lai sarūpētu inventāru dalībai Somijas turnīrā, Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte pieteicās SMS Kredit un Draugiem LV veidotajā interneta labdarības projektā Labie darbi LV, kur cilvēkiem bija iespēja balsot, tādā veidā palielinot mūsu sportistu izredzes saņemt nepieciešamo naudiņu un ar pozitīvu iznākumu. Mēs novērojam to, ka ļoti daudz gan jaunu, gan arī pieaugušu sabiedrības cilvēku, viņi nav spējīgi vairāk īstenot savas ļoti labās idejas, jeb attīstīt savus talantus tikai viena iemesla dēļ, tādēļ, ka viņam nav finansējuma. Viņam nav naudas, par ko nopirkt deju čības, par ko nopirkt ragaviņas, slīdas, vienalga jebko. Viņam nav naudas, lai attīstītu savus talantus. Katru mēnesi SMS Kredit LV 50 centīmus no katra izsniegtā kredīta ziedo nākamā mēneša Labie darbi LV fondam. Un tikmēr Draugiem LV savā mājaslapā informē esošos cilvēkus, kas uzturās Draugiem LV mājaslapā, savus lietotājus par to, kad ir sācies jauns konkurss, ir iespēja atkal nobalsot par interesantiem projektiem un ejiet lūdzu un to dariet. Tie līdzekļi bija nepieciešami ekipējuma iegādēji, stikla iegādēji un formas tārpu iegādēji, lai mēs būtu kā komanda, jo tur ir vajadzīgs gaišās formas, tumšās formas atkarībā ar kādiem akmeņiem spēlē. Nevarēja katrs aizbraukt savā treniņu tērpā. Tehnika keirlingā ir tikai daļa no spēles. Liela nozīme ir arī stratēģiskajai domāšanai. Pēc šīm sacensībām komandai ir lielāka skaidrība, pie kā vairāk jāpiestrādā un kas savā spēlē jāuzlabo. Tikai šobrīd nav zināms, ka treniņus varēs atsākt, jo nav līdzekļu ledus īrei. Jāgaida arī, kas notiks ar paralimpiskajiem sportam atvēlēto valsts budžetu nākamajā gadā. Taču realitāte ir tāda, ka bez sponsoru piesaistes izdzīvot šim sporta veidam Latvijā būs praktiski neiespējami. Komandai gribās trenēties un komandai gribās pēc gada nākamajā kvalifikācijā kvalificēties čempionātam. Bet tas būs atkarīgs no tā, vai mēs atradīsim kādu sponsoru. Paralimpiskais sports noteikti ir atbalstāms, un es to uztveru tikpat augstu, ja ne pat augstāk, kā vienkārši olimpiskās spēles. Jo mans uzskats ir tāds, ka ja cilvēki ar īpašām vajadzībām nodarbojas ar sportu, dara kaut ko aktīvu ārpus mājas, tas ir vienkārši tiešām ļoti apsveicami.